Tātad nākamais jautājums par saistošajiem noteikumiem. Tātad saistošie noteikumi ir sagatavots precizējums pēc ministrijas atzinuma saņemšanas. Vai lūdzu ir jautājumi? Nav iebildumu, priekšlikumu. Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu par, lūdzu balsot. Paldies. Pret atturās nav. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums. Par 2014. gada Teguma pašvaldības iedzīvotu iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa projektu iesniegšanas termiņu pagarināšanu. Sagatavots lēmuma projekts pagarināt termiņu. Izskatīts Finanšu komiteja. Vai lūdzu ir jautājumi? Nav. Priekšlikumu iebildumu. Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu par, lūdzu balsot. Paldies. Pret atturās nav. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums. Par izdevumu sekšanu izglītības iestāžu skolēniem, kuri piedalās novada reģionālajās un republikas mācību priekšmetu olimpiādēs. Sagatavots lēmuma projekts par izdevumu sekšanas kārtību, izskatīts Finanšu komitejā. Vai lūdzu ir jautājumi? Priekšlikumu iebildumi. Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu par, lūdzu balsot. Paldies. Pret atturās nav. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums. Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Lēmuma projekts izskatīt Sociālo veselības jautājumu komitejā, priekšlikums piešķirt īres tiesības uz dzīvojamo platību. Vai lūdzu ir jautājumi? Viņa dzīvo Tomē, bet dzīvoklis tiks piešķirts Rembatē, ja? Es pareizi sapratu. Viņa dzīvo Tomē. Viņa šobrīd dzīvo pie mātes Daugavā. Jā. Bet viņai ir tiesības tā kā bērnai, jo mātei ir noņemtas aprūpes tiesības. Viņai ir veikt nav tā kā auģu ģimenes bērni. Saskaņā ar likumdošanu viņai pienākas sociālās garantijas sasniedzot pilngadību, izbeidzās atkrīt aizbildnība un ir jāpiešķir sociālais dzīvoklis. Mēs nav Tomē, Ķegumā, Birzgalē nav. Rembatē ir vienīgā vieta, kur var piešķirt, ja būtu citur. Bet viņi ir iepazinusies. Nav kur, citur dot. Tur vienīgi ir jāsakārto elektroinstalācija. Tātad saimniecības nodaļā esošais elektriķis apsolīja sagatavot tāmi, bet tur nevarētu būt vairāk kā 30 līdz 50 eiro nepieciešami. Un es domāju, ka mēs to ir jautājums par to, ka viņa varētu no viņas pieprasīt šo samaksu par tās elektroinstalācijas sakārtošanu. Es domāju, ka tā summa nav tik liela, ka mēs varētu sniegt to atbalstu.
Nu, viņas nav ko pieprasīt, jo Ja viņai viņai nav nekāda ienākuma, viņa nav arī spējīga pati strādāt algotu darbu kā tādu. Līdz ar to es domāju, ka viņa vispār pārtiks tikai no pabalsta. Ja to neatbalsta, otrs variants, viņa var izvēlēties ķegumā dzīvokļu, un viņai jāmaksā ir īres tiesības. Jāapmaksā īre, jāizīrē. Jāapmaksā īre. Ko šie cilvēki nemaz nepārzina, bet tā ir otra versija, ko var darīt. Līdz ar to es domāju, ka mēs to izdarīsim no mūsu budžeta līdzekļiem. No saimniecības līdzekļiem. Šeit ir tas jautājums, ka perspektīvā jādomā par sakārtojumu. Skatoties, kurien aiziet, jādomā, ka tie jābūt saprātīgi. Federācija nemainās. Saprātīgi sociālais. Dzīvos redzēs, tas jau nav galvas. Jā, bet šajā brīdī būtu jāanalizē, cik pašlaik ir 8 saprotnē, ko es prasīju atzēt. To jau Tātad, vai lūdzu ir priekšlikumi iebildumi par lēmumu projektu? Nē. Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu ir pār, lūdzu balsot. Paldies. Pret lūdzu, atturās. Es piekrītu. Tātad pret atturās nav.